Man ir jautājums bērniem. Es esmu paņēmis līdzi vienu interesantu lietu, vai jūs zināt, kas tas ir? Dūmu detektors. Malacis. Kāpēc viņi ir vajadzīgi, kurš zina? Lai zinātu, kad ir ugunsgrēks, tad tā kā skanēs. Īstenībā mēs noskatīsimies nākamo stāstu. Mēs sapratīsim, kā viņi strādā un kāpēc viņi ir vajadzīgi. Tieši tā. Skatāmies! Droši vien jūs esat pamanījuši, ka sabiedriskās vietās pie griestiem ir šādas ierīces. Tos sauc par dūmu detektoriem, un tiem vajadzētu būt ikvienā mājā. Dūmu detektori brīdina cilvēkus par iespējamu uguns nelaimi. Nepareizi ir domāt, ka tie spēj nodzēst ugunsgrēku. Dūmu detektori nevis dzēš, bet brīdina. Ierīces iekšpusē atrodas baterija, kurai vienmēr jābūt uzlādētai, jo tā darbina sensoru, kurš sajūtot telpā piedūmojumu vai karstumu, sāk izdot nejauki skaļu un griezīgu signālu, tādējādi pamodinot arī aizmigušus cilvēkus. Šādas ierīces var nopirkt jebkurā saimniecības vai būvmateriālu preču veikalā, un tās nemaksā dārgi, taču tās var pasargāt tevi un tavu ģimeni no lielas nelaimes. Vienmēr atceries, izdzirdot trauksmes signālu, tavs pienākums ir nekavējoties pamest ēku, pat tad, ja pieaugušie vilcinās to darīt, un nepieciešamības gadījumā jāzvana glābējiem uz numuru 112.